kas būtu skapja. No kurienes tas ir uzradies? Mīliši, taču ir laika mašīna. Varbūt tu to vari salabot, tu taču proti visu. Un tad mēs varētu ceļot laikā. Kas te par sistēmu? Liekas, ka šo aparātu taisot ir izmantota Fibonacci skaitļu teorija. Kas ir Fibonacci? Nu, tu arī! Fibonacci ir sens zinātnieks, kurš pētot skaitļu attiecības un likumsakarības, uztaisījis dievišķā griezuma principus. Kas tie par zelta griezumiem? Kas tie ir? Tev izdevās, tā strādā! Tā vēl iekšā! Kur mēs esam? Kas tas tāds ir? Šobrīd ir 13. gadsimts. Mani sauc Fibonacci no Pizas. Ko tu te dari? Redzi, domāju. Domāju par diviem trušiem un par to, cik viņu būs pēc gada. 1, 2, 16, 20. Šitai puķi 88. Tad bija 55 un iepriekšēji 34. Nāciet, bērni, es kaut ko izdomāju. Es izdomāju skaitļu virkni. Ir 1 plus 1 iznāk 2. Un tad 2 plus 1 iznāk 3. Un tad 3 plus 2 iznāk 5. Tie ir maģiskie skaitļi, ja dalot savā starpā iznāk 1,6. Nu tas gan bija ceļojums pie Fibonacci.